Šodien mēs gatavosim omleti. Pašizmaksa vienai omletē apmēram 80 centi. Skatamies! Tas ir pa čīpo. Mums vajadzīgs 2 olas. Ja jūs gribat lielu omleti, var arī 3 olas likt. Sals, 1 šķipsniņš. Tā būs omlete vienai personai, jā. Sakuļam. Nepārkuļam. Mēs visu gatavosim uz 2 pannām. Šī viena maziņa panna čuguna, kas man ļoti patīk, ja jums ir gāzes plīts, čuguna panna, priekš bekona ir vienkārši ideāli. Ieslēgsim. Reklāmu neapmaksāt šādu, te var iegādāties Rimī, man šķiet pa kaut kādiem, mēs uz atlaidi pa 3 eiro viņu nopirkām. Šeit mums gatavosies bekons. Kāpēc bekonu vajag apcept pirms tam? Lai omleti nav pārāk taukaina un lai bekons ir garšīgs. Tikmēr, kamēr mums cepās bekons, ņemsim otru pannu. Mums ir otra panna, kas ir non-stick panna. Ja jums patīk cept olas un cept omletes, es ieteiktu pat turēt vienu tādu budžeta panniņu, kuru izmantot tikai olai, lai nesaskrāpējās un lai nekad nepielikt klāt. Un liksim vienu ķiploku daiviņu, mazu ķiploku daiviņu arī apcepties. Uguni liekam diezgan zemu. Ja jums nav 2 pannas, ko jūs vienlaicīgi varat izmantot, droši var no sākuma uzcept bekonu un pēc tam izlikt atsevišķā trauciņā un tad sākt gatavot. Šeit izstās jau viss ir gatavs, mēs slēdzam nost un šī panna ir salīdzinoši karsta, viņš jau turpinās gatavoties, līdz brīdim mums viņu vajadzēs. Kas notiek tālāk šeit? Mēs lejam klāt sakultas 2 olas. Cenšamies izmaisīt šādu te omleti, lai viņa nav apcepta, ir lai no visām pusēm, teiksim tā. Uguns mums ir viszemākā nogriezt, kā nekur nav jāsteidzās. Mums nevajag, lai apakšējā omletes daļa ļoti sadegt. Tālāk. Siers. Ja jums ir sarīvēts siers, var sarīvēt. Mums ir šāds te siers šķēlītēs, kas ir kausēts. Var arī kausētu sieru likt šādu, viņš labāk tieši kusīs un arī būs garšīgs. Tomāti. Mums ir 2 čerī tomātiņi sagriezt šādās te ripiņās. Un tagad liksim arī bekonu. Liksim šādi te bekonu. Redzat, viņš ir diezgan taukains. Tā kā, ja to visu ceptu vēl kopā ar sviestu, nebūtu sevišķi labi. Ja jums ir mājās dilles, droši var likt dilles arī šeit pa virsu. Ja nav dilles, mums ir picas garšvielas, oregano, baziliks, ķiploks, sīpols, pīpārs. Pārpēsim pāri šādi te. Nu ko? Skatāmies, kas notiek. Šādi te ielocam. Esam šādi te salocījuši viņu tādā tā kā vrapiņā. Un liksim uz šķīvja. Triks. Kur skaisti nekas nav pielipis. Triks, kā to izdarīt, tūlīt, lai nekas nesagāžās. Ņemam šādi te, liekam virsū, hops, riežam otrādi. Un omlete ir gatava. Ņemsim, nogaršosim, kas te izskatās. Var ļoti labi just sieru, bekonu. Tas ir pa čīpo.